Tā, nu ko esam beidzot nonākuši līdz arī jumtiem. Tu varbūt var pa savējo kompāniju pastāstīt. Saprot, jūs no Prēļiem esat, ja? Jā, no Prēļiem. Labi jumti. Liekam jumtus. Maucat pa visu Latgali, ja? Visu, kas saistīts ar jumtiem, jā, pa visu Latgali. Kādreiz arī kaut kur. Starp citu, mums ir filiāli arī Mārupē. Rīgā, jā, piemēram. Rīgā arī var nopirkt. Respektīvi, man patīk, ka viņiem viss, arī koku materiāli, viss, ko vajag, jumtu materiāli, viss sataistāmi. Izdomām, es izlēmu, ka varētu sākt ar šo pirtiņu, jo pirtī man tagad remonts, kā jūs redzējāt, tur notiekās. Un tad pie reiz arī sazīmēs man uz lapas, kas man tur notiek ar māju, jo tur ir bišķiņ sarežģītāk. Tur vēl tas vecais jumts apakšā zem tā šīferi, kā tas vecais saucās, aizmirsē. Lubiņi vai lubiņi ar tām mazajām nagliņām, jā, tur tāds čakars to visu noņemt. Jā, tur ir drusku ir elles darbs. No kā jums, ja kāds grib jumtus, labie jumti jāmeklē vienkārši Googlē? Labie, bet labi jumti. Labi jumti. Jā, labie jumti ir kaut kur Siguldā. Mums regulāri atsūta kaut kādas pavadzīmes, vēl kaut ko mēs tur apmainamies ar viņiem. Saprot, jā. Gan jau, ka viņi zina par mums arī. Lai iekomentē, redz šo video. Jā. Tā kā mēs te sāksim, arī uzfilmēsim, ka kaut ko darīs. Satāmēs man šitas te, kas sanāk, te jau baigi nekas daudz nav, kaut kur varēs kaut kādās šķirbā man ielaist, pa vidu. Jā, te kaut kur starp objektiem tā mājiņu ieliksim tur pāris dienas. Kas tur vispār jumtus mainot? Kas ir svarīgs cilvēks? Skatās, kas nezinu, labs laiks vai kā vispār notiek tas pasākums? Kad jumtu maina? Laiks, protams, ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīgs, skatoties kāda mājai. Kāda māja, teiksim, labi, te ir